Atzīmējot 50 gadu jubileju pie Baltijas valstīs lielākās keramisko būvmateriālu ražotnes Lodes ķieģeļu fabrikas iestādīta teju 200 metru gara liepu aleja. Agrāk šajā vietā slēdzās Latvijas apstākļiem tik nepiemērotās papeles, kas ziedēšanas laikā sagādāja problēmas visam Liepas ciematam. Mēs viņus visus nozāģējām, tā mums izfrēzējām, palika tukša vieta. Nu jau kā tas darbs tika izdarīts, jūs redzat, ka jau latarnes ir šonedēļ jau saliktas, nu jau veidojās normāla vide. Stādīt liepas bija sanākuši kā ķieģeļu ražotnes tagadējie, tā arī bijušie darbinieki. Kadru mainība rūpnīcā gan ir neliela, jo cilvēki ar darbu šeit ir apmierināti. Bez pārtraukuma strādāju kopš 86. gada. Kā jums šeit patīk? Protams, ka patīk. Šeit strādāja mans tēvs, māte, brāļi un māsa. Kāpēc šeit ir tik labi strādāt? Šeit pat blakus ir māja. Algas vienmēr maksā laikā. Tas ir pats galvenais, kam jābūt. Lodes ķieģeļu ražotne savus ziedu laikus piedzīvoja 80. gados, kad plauka privātmāju būvniecība un katrs savu mājokli vēlējās celt no ķieģeļiem, kuru tapšanai mēls iegūts pašu zemē. Arī mūsdienās uzņēmums saglabājas agrākās tradīcijas un ne par velti no Lodē ražotajiem ķieģeļiem ēkas tiek celtas arī ārpus Latvijas. Eksportējam uz Poliju, kur mums tagad ir arī uzņēmums, kas arī ražo. Eksportējam uz Krieviju. Tieši tāpat tās uz kaimiņu valstīm Baltijā. Ilgadējs rūpnīcas vadītājs Jānis Slesars šeit nostrādājis 26 gadus. Viņš piedzīvojis dažādus laikus rūpnīcā un 90. gadu krīzes laikā ražotni paglābis no bankrota. No staigāšanas nevis pa asfaltu, bet pa dēļiem, kuriem virsū dubļi smērās. Un līdz rūpnīcai, kura pārdod savu produkciju, faktiski kvalitāte ir tāda, ka varētu visā Eiropā pārdot. Es domāju, tas ir ļoti liels sasniegums un visi lodēnieši un visi latvieši var lepoties tādu rūpnīcu. Lai gan mūsdienās tirgo ienāk aizvien jauni būvniecības materiāli, Jānis Slesars ir pārliecināts, ka ķieģeles aizvien būs celtniecības pamats.